Cik ilgi mēs varam ciest veselības budžeta izsaimniekošanu? Kam vēl mēs plānojam uzdāvināt vakcīnas? Kas mūs ārstēs pēc 10 gadiem? Iznīdēts turisms, viesnīcas, slēgti restorāni. Bez darba palikuši tūkstošiem cilvēku. Tukši solījumu un vilšanās ir piemānīti daudz cilvēku un uzņēmēji. Mēs nevaram dzīvot vairs tā tālāk. Ekonomika ir palaista brīvajā kritienā. Tiek atceltas kvotas medicīnā. Mēs cieti iestājamies par brīvprātīgo vakcināciju. Tiek palielināta medicīnas pakalpojumu pieejamība. Ekonomika, kas paredzēta tautas un uzņēmēju attīstībai un izaugsmai. Mazajam biznesam ir jākļūst par valsts mugurkaulu. Atbalsts ģimenēm ar bērniem un jauniešiem bez darba pieredzes. Mēs gribam veselu Un ekonomiski attīstītu valsti un finansiāli neatkarīgu tautu. Mēs esam Karina Plaude, Vladimirs Keidāns, un mums Latvija ir pirmajā vietā.